Nu, runā, mamma, tu gribēji ko pastāstīt. Stāsti. Nu, es gribēju teikt to, ka Kristīna esmu dzēsus ārā no Kāda Kristīna? Kāda Kristīna? Par kuru Kristīnu tu Tavu runā? Kristīni. Nu, kāda mana Kristīna? Sauc vārdu, uzvārdu. Kristīna Ruģele Nu, lūk. atkal pievieno mani WhatsAppā, jā. Un es viņai esmu rakstījis, ka es negribu, ka man sūta tos video, ka lai sūta tētim bērnu video, ja man nevajag, arī tavā dzimšanas dienā atsūtīja man, es viņai rakstīju, kāpēc viņi man sūta, man nav dzimšanas dienas, es viņu izdzēšu vairākas reizes, viņa atkal pievieno man, un man nevajag to, ja tu neredz bērnus, man arī nevajag, man nav nekāda prieka, es nevaru zakt, tā ir zakšana, ka es slepus skatīšos mazbērnu video un klausīšos, lai tev nesāpēt, lai tu nedzirdētu. Nu labi, maza piebilde, tātad viņi izturās pret mani kā pret noziedznieku. Jā, kā noziedznieku. Jā, bet es tev gribu jautāt, tevi kā manu māmu arī, protams, tas satrauc, vai ne? Mūsu attiecībās tas rada provokāciju un saspīlējumu, jo beigās cietējam mēs no tā visi, jo būtībā... Viņa arī meloja, ka viņa man uzrakstīja, ka viņas māsa tur tai visā nepiedalās, viņa meloja. Nu, to es zinu, tur tiesas liecībās tas parādās, jā, tas ir skaidrs. Un no daudziem svarīgiem jautājumiem neatbildēja, tāpat kā par tām zālēm neatbildēja, ka likt tev Indi dzert, jā. Es viņai rakstīju, vai tu pati tāds lietot, tu pati dotu saviem bērniem tā. Viņa neatbild, viņa izvairās, jo viņa teica, viņa man jau 3 reizes ir personīgi sacījusi, ka viņa pildīja to, ko viņai lika institūcijas, un darīs to, ko liks institūcijas. Un tagad arī viņa, man liekas, tā nedara viņa nelēm visu, tur viņai māsa. Tur ir aizmugure, tur ir advokāts. Tā nav Kristīna, kas to visu dara, jā. Gobzema grupas advokāti piedalās tajā afērā pret manu ģimeni. Viņa to nebūtu tā darījis, ja viņa izdzēs ārā, man liekas, viņa man nekad nepievienot, bet viņai to liek darīt. Nu, viņai to liek darīt, jā, protams, ka viņai to liek darīt. Un tie ir vien ļauni cilvēki, kas to liek darīt slikti, uzmācās. Nu, īsi sakot, ir tādi 2 vārdi, čekistu izdzimteņi. Un nesaprot to, kā tas ir, ka man arī sāp pa tevi, man sāp dubultā. Nu, tad viņa ir bez maz vai tā kā slepkavo, saprot, spīdzinā mūs te. Nu tā ir, šie te cilvēki, kas ir Covid šļuras nošpricēti, viņi ir zombiji. Viņiem ir pazudusi empātija. Viņiem ir tikai pavēle, dari un visu, un viņi dara. Melo vienā melošanā. Es tā izvairos no tādiem cilvēkiem, kas melo, ja man nevajag tādas. Un es viņu nekad viņu atpakaļ vairs. Es viņas izslēgusi no savas dzīves. Mazbērni ir un paliks atmiņā, bet viņa man nebūs, jo viņa tik daudz slikta nodarīja, ka vispār... Viņa jau nesaprot to, ka vēršoties pret mani, viņa aplaupa pirmkārt bērnus, un aplaupa arī bērnu vecvecākus. Tajā gadījumā tevi vectētiņu neredz, neviens neko, radinieki tuvāki arī neredz viņus, manus bērniņus. Pirmo reizi, kaimiņi varbūt aplausīt. Tas nekas. Es pirmo reizi tādu murgu piedzīvoju. Tas ir šausmas no viņas puses necilvēcīgi, tas ir vispār neiejūtīgi. Un tad iznāk, ka viņa ģimene ar, vai tad tiešām neviens nekas nepamāc. Nozombēti un novakcinēti, tāpēc arī tā rīkojās. Slima ģimene. Diemžēl. Nu, tāds tas ieraksts, skumji atzinumi. Gribētos jau kādu cerīgāku, labāku ziņu par to visu uzzināt, bet tā kā man arī tiek liekta saziņa ar bērniem, un pat arī tās tiesības, kuras vēl arī ar tiesas lēmumu man ir dotas, ka es varētu par bērniem uzzināt caur šīm te institūcijām, bērnu dārziem un citām vietām, kur mani bērni apmeklē izglītības nodarbības, piemēram, man šo informāciju tā arī neviens nav sniedzis, lai arī es sazinājos, mēģināju sazvanīt. Tā vietā saņēmu tikai birokrātisku atkritīšanos vai arī vispār sarunas turpinājumā nenotika. Tālūk.